Mūsu nākamā šī vakara zvaigzne. Viņu sauc Dagnija Smilga. Viņa ir arhitekta un kuratore. Viņa ir arhitektūras studijas ētera līdzdibinātāja un līdzautore izstādē Baltijas paviljons. Tā notika Venēcijas Biennāles 15. starptautiskajā arhitektūras izstādē 2016. gadā. Viņa ir arī arhitektūrai veltītu lekciju un sarunu sērijas salons līdzkurātore. Un tagad par jautro daļu privātie fakti. Dagnijai patīk dejot gan baletā, gan jogas nodarbībās, gan blakus dīdžejiem. Dagnija ir pludmales bombzis, tā rakstīts. Dagnija ir pludmales bombzis, tā viņai šķiet labākā vieta, kur pavadīt laiku īpaši Latvijā. Dagnijai patīk braukt garas gabalas ar automašīnu, tā esot meditācija. Dāmas un kungi, ar milzīgiem aplausiem sagaidām Dagnija Smilga! Es sākšu tā ļoti tieši iekšā un personīgi. Man diezgan bieži uz sāniem ir zilumi. Tā gadās, bet tas ir mans dzīvoklis. Tā, lai mēs mazliet iepazīstos. Un tā ir tā problēma. Principā, es ļoti bieži esmu guļamistabā un sevi jau redzu virtuvē, bet ceļš līdz turienei man līdz galam nav redzams. Viņš ir tāds diezgan akmeņains un stūrains. It īpaši šobrīd man ir jauns objekts dzīvoklī kreisajā pusē bildē. Jūs redzat, man ļoti mīļa drauga, lieliska dizainera galdiņš, kurš ir vēl bīstamāks kā jebkura cita mēbele. Tādēļ es bieži saku, ka man droši vien drīzāk vajadzētu dzīvot mazliet citā laikā, kaut kādā Space Age vai IA radītās vidēs, kuras ir daudz vairāk ar nopaļotiem stūriem un mīkstas. Bet, labi, principā tas, ko es gribu pateikt, ir tas, ka man tie stāsti ir par to bedraino ceļu, līdz tu nonāc mērķi, un tie fuck-up ir tie daudzās bedres, un kaut kā mēģināt ar to dīlot tādā varbūt vieglā un avangardiskā veidā, bet to es tikai tagad saprotu pēc, ka es tā dīloju, saprotu pēc šīs prezentācijas radīšanas. Es sākšu ar pirmo stāstu, kas ir manas profesionālās karjeras pirmsākumi, mans bakalaura darbs. Es biju tikko atbraukusi no Erasmus apmaiņas Vīnē. Tajā laikā tas vēl nebija kaut kas ļoti populārs. Mēs kopā ar dažiem kolēģiem, domu biedriem, izdomājām uztaisīt izstādi Import-Export, kur mēs runājam par to, kādu izglītību mēs ieguvām ārzemēs un kā mums tur iet RTU, Arhitektūras un pilsētu plānošanas fakultātē. Un, protams, ka izstāde norisinājās Arhitektūras muzejā. Un, protams, tur arī visi pasniedzēji ir ieradušies, kurus es diezgan tai sarunā kritizēju, bet es, protams, neiedomājos, ka pēc 2 dienām man viņu priekšā ir jāprezentē savs bakalaura darbs. Pienāk tās pēc 2 dienām, 2 dienas vēlāk, es esmu savu bakalaura prezentācijā, un, protams, es Vīnē jau, tad jums jāiztēlojas RTU vide, tur mums māca pirms aptuveni 15 gadiem. Mācīja pareizi zīmēt mājas, fasādītes izkārtot taisni un būvēt, būt ļoti nopietniem arhitektiem. Un es tikko atbraucu no Vīnes, tā kā man interesē tur pilsētas, urban design, globalism. Tā es sāku, mans bakalaura darbs ir par tādām tēmām kā landscape, urbanism, cityscapes. Un kaut kā es īsti līdz galam neesmu mācējis to visu iztulkot un nonāku pie tā, ka manu bakalaura darbu sauc Daba pilsētā. Varētu būt arī Imanta Ziedoņa dzejoļu krājuma virsraksts. Tad es sapratu, principā man daļa pasniedzēja ielika 4 no 10 balēm un pārējie mazliet labāk, un tad brīdī sapratu, ka man ir jābrauc tomēr mācīties tālāk maģistru uz Vīni. Un tā es devos uz Vīni. Un patiesībā tas bija lielisks laiks, jo tur varētu teikt, ka ir mana ētera biroja aizsākumi. Tur es satiku savus 2 lieliskākos draugus, kolēģus un domu biedrus, Kārli Bērziņu un Niklau Paegli. Šādi mēs sākām kā tāda austriešu rockgrupa mini. Un tā mēs turpinājām līdz kādiem aptuveni 12-15 gadus vēlāk. Esam šādi, nezinu, mazliet vairāk romantiski un varbūt franču stilā.
Jā, nu, principā tā ir mana komanda, tā ir mana profesionālā komanda. Un mēs vienā brīdī sapratām, ka mums jāsāk strādāt kopā un jāsāk strādāt vairāk Latvijā. Un sākām taisīt projektus, sākām taisīt konkursus 2018. gadā. Un mums laimējās vinēt konkursu, ko daļa no jums droši vien zina, tas ir tepat, Cēsīs, atbalsta centrs Pērle. Un tas tāds lielisks stāsts, kā mēs šo projektu sākām, jo, kad mēs vinējām konkursu, mums īstenībā vēl nebija arhitektūras birojas un darbinieki. Un mēs kaut kā sapratām, ka mums jāsimulē tas, mēs dzīvojam Vīnē, Cīrihē, kurš tur. Kaut kā jāizliekas, ka mums te ir birojas un ka mēs to māju varam uzbūvēt. Tātad man liels prieks teikt, ka pasūtītājs bija Cēsu pašvaldība un sociālais centrs. Un, jā, viņi vienu brīdi saka, nu mēs braucam uz Rīgu ar jums iepazīties. Lieliski. Šeit man jāsaka milzīgs paldies labam draugam, kolēģim Austrim Mailītim. Varbūt jūs zinat, droši vien jūs zinat, Mežaparka estrādes arhitektam, jo viņš mums atļāva izlikties, ka viņa birojas ir mūsu birojas. Tā nu principā, tajā dienā es ļoti labi viņu atceros, mums meeting rooms sapulču telpa ir iekārtot ar plakātiem, viss lieliski. Pasūtītājs ir tur ieradies. Mēs ar Niklāvu, un arī Niklāva tēts ir arhitekts, un pasūtījis jau tā kā skatās, vai, bet jūs jaunie, vai jūs varēsiet, un kā, un Niklāva tēts pateica tādu lielisku brīdi, es šai brīdī stafeti nododu šiem jaunajiem, un tajā brīdī mēs saprotam, nu, viss skaidrs, nu, mums reāli būs jāsaņemās un jābūvē tā māja. It kā jau viss lieliski, tā problēma vēl jau nav atrisināta. Mums tāpat nav ne birojas, ne darbinieki. Bet, jā, nu, principā to mēs atrisinājām pēc pāris mēnešu laikā. Es pārvācos uz Rīgu, un mums bija jau darbinieki, un viss nokārtots. Un kā jau jūs redzat, dienas centrs Rīgas ielā 90. Jā, nu, jūs jau droši vien varētu nojaust, ka man nav baigi lielo problēmu ar ceļošanu. Tāpēc man ir daži stāsti. Viens no tiem, principā stāsti vairāk par to, ka tajā brīdī, kad mēs pārvācos uz Rīgu, es diezgan daudz vēl braucu atpakaļ uz Cīrihi, jo man tur bija gan draugi, gan darbs un pilsēta, un tu nevar tā vienkārši vienā brīdī nogriezt to dzīvi tajā vienā vietā un sākt citā. Līdz ar to man bija tāda pārējoša tā pārvākšanās. Un tā es braukāju daudz Rīga, Cīrihi, un arī, protams, daudz kur citur ceļoju. Un droši vien jūs zinat, katru pavasari Venecijā notiek ārkārtīgi svarīgs pasākums, Venecijas bienāli. Katru otro gadu arhitekti brauc uz Veneciju skatīties izstādes. Un es, protams, arī braucu. Un, jūs varat iztēloties to lidmašīnu, kas lido tais dienās, kad ir atklāšana. Viņas ir pilnas, viņām ir ļoti dārgs biļets, un tā kā labāk uz viņām tikt. Un viņas ir pilnas ar māksliniekiem, kuratoriem, diplomātiem un ministriem. Es domāju, es būšu ātri lidostā, lai varētu ar visiem parunāties pirms iekāpšanas. Tā nu es izēju kontrolē cauri, steidzos, īstenībā nesteidzos, diezgan lēnā garā, tāpēc, kad beidzot esmu laicīgi lidostā un visu saplānojusi, aizdodos līdz vārtiem, tur stāv man priekšā tas sargs ar tādu aizvilktu lentīti un rāda šādi. Man tāds vienkārši nesaprotu, ko es esmu izdarījusi nepareizi. Es vienkārši nesaprotu. Tajā brīdī es viņam saku, ka man obligāti jātiek lidmašīnā, viņš tā tur sāk zvanīt. Es domāju, ārpēc kāds kauns, es tagad kāpšu iekšā, un tie visi cilvēki redzēs, kas vienkārši nespēja laikā atbraukt. Tajā brīdī es kaut kā skatos apkārt, un es pastos augšā. Un saprotu, ka uz tā ekrāna ir rakstīts Rīga, Cīrihe. Un man tāds, piedodiet, es šodien nelidoju uz Cīrihi, es šodien lidoju uz Venēciju, un es rīktīgi aizskrēju prom. Uz Venēciju lidojumu es nenokavēju, jo es biju vienkārši aizgājusi uz nepareiziem vārtiem. Par lidošanu vēl viens stāsts. Vai par ceļošanu un mazliet par darbu, jo tas arī viss ir par darbu.
Bankoka, Stokholma, 2020. gada marts, tad, kad Covid jau sākās lēnām. Es esmu brīvdienās, un man ir jābrauc uz atpakaļ uz Rīgu, cauri Bankokai, un es izdomāju, iziešu izpētīt pilsētu, izēju pētīt pilsētu, atrodos vienā bārā, baigi iepatīgās, ielieku storiju Instagramā, vai braukt vai nebraukt, jo tajā brīdī slēdzas visas robežas un nevar saprast, vai Bankokā būs foršāk vai Rīgā būs foršāk. Man sāk tur visādas atbildes birt, es tā kā neticēšu, ko man tur Instagramā cilvēki kādus padomus dod, pašai jāpadomā. Tad man zvana telefons, man zvana James, kas man ir labs draugs, kurators izstādē, kuru mums pēc mēneša tajā laikā būtu jāuzbūvē Stokholmā, un saka, paliec Bankokā, baigi labā ideja. Latvija slēdz robežu, tu uz Zviedriju netiksi, Zviedrija nekad neslēgs robežu, tu no Bankokas pēc mēneša lido uz Zviedriju. Es domāju, baigi labi. Šī ir tā izstāde, kas mums bija jāuzbūvē, baigi sarežģītā, un jūs saprotiet, viņam bija ļoti liela interese, lai es tur ierastos. Tad atpakaļ uz bāru. Bārmeņi arī saka, ļoti labi. Man būs vislabākais laiks Bankokā, ka man taču jāpaliek. Es domāju, super. Man ir atbilde. Džeims saka, jāpaliek Bankokā. Bārmeņi saka, jāpaliek Bankokā. Es mierīgā garā uz hoteleju gulēt, protams, ka modinātāji neliek, nav taču jāsteidz uz lidostu, lēmums pieņemts 5 no rīta, eju brokastīs, satieku itāļu ceļotāju meiteni, viņa saka, bet klausies, Dagnī, tu nezini, tad taču arī droši vien viss slēgsies ciet, un te varbūt nav tā labākā vieta iesprūst. Man tāds, tev labs points, labi. Tad jāskrien. Tad es skrienu augšā savācu mantiņas un skrienu uz lidostu. Es biju 35 minūtes pirms lidojuma lidostā, un beigās es tur tiku iekšā, viss kārtībā aizskrēju līdz lidmašīnai, un vienīgais, par ko es spēju domāt, es paspēju, varēju bišķiņu lēnāk, un pa ceļam nopirkt savu mīļāko desertu, mango sticky rice. Tas bija tas bēdīgākais. Jā, es īstenībā nezinu, kas šajā situācijā ir lielāks fuck-ups, vai tas, ka bija Covid, vai tas, ka es nevarēju izlemt, ko darīt, vai tas, ka es neaizbraucu uzbūvēt izstādi. Šis ir tas, kā kurators būvē. To es esmu Kalnasē izstādē. Vai arī tas, ka es nenopirku to mango sticky rice. Izstādes paspēju uzbūvēt vēlreiz Londonā, kur, protams, bija citi fuck-upi, ļoti īsi strādnieki, kas būvē šo mega konstrukciju, māk zāģēt, māk būvēt ar stalažām, bet īsti nemāk nolasīt zīmējumu un locīt spilvenus. Tajā brīdī, kad es viņam rādīju, ka jātur spilvens rokā un jāloka, es sapratu, ka šits nestrādās. Šits vienkārši nestrādās. Mēs dabījām mazliet sievišķīgāku komandu, kam tas bija jāizdara, bet tad es arī attapos tajā brīdī, kad ir tik daudz lietas, ko vienkārši nevar izplānot, kā arhitekts kaut ko zīmē, un tad liekas, tas būs tā, bet kad tu stāv ar to A3 lapiņu un tev priekšā ir tas lielā īstā lieta, tas vienkārši reizēm nav paredzami. Mūsu projekts Latvija Ētera Expo Dubajā 2020. gadā, kā galvenā inovācija un galvenais fuck-ups. Pasūtītājs ekonomikas ministrija deleģējusi Latvijas Tirdzniecības kamerai. Mēs piedalāmies 2 pakāpju konkursā. Vinnējām konkursu ar ideju, atsaucoties uz superstudio kreisajā pusē bilde par 1969. gada konceptuālu zīmējumu, kur pasaule ir kā plakne un visi ir demokrātiski vienlīdzīgi, un mēs kā plakne, kā infrastruktūra, kur mēs varam iespraust visādus mājas ierīces. 69. gadā tas bija svarīgi. Un labajā pusē ir mūsu piedāvājums to visu pavērst vēl 3. dimensijā, jo šobrīd mums ir internets 5G un tas viss, un principā ēters ir tās telpas
starp to visu tā matērija. Tēma, šis ir paviljona priekšējais skats, paviljons ir vaļā, World Expo 2020 Dubajā, nosaukums ir Connecting Minds, Creating More Breathable Futures, tātad savienojot prātus, veidot elpojamāku nākotni, tas bija tas mūsu uzsaukums, un viss tā galvenā ideja bija patiesībā taisīt paviljonu atvērtu. Jūs varat iztēloties Dubajas klimatu, diezgan karsts, un pārsvarā tu tur pārvietojies no lidostas, 18 grādu taksī, kurā ir plus 18 grādi, tad birojā, kurā ir plus 18 grādi, tad taksī un tad hotelī, un viss ir diezgan vēss un pārkondicionēts pretēji ārtelpai. Un, principā, tas klimata jautājumu kontekstā ir diezgan briesmīgi. Un tas, ko mēs izlēmām darīt, ir taisīt tādu kā soft conditioning, kur mēs sakam, ka tu vari arī mazliet siltākā telpā uzturēties. Un, protams, ka tas mums izdevās, plānojot, tas tā kā strādā, jo Dubajas Expo notiek ziemā. Līdz ar to tas nekad nesasniedz tās augstākās temperatūras. Nākamā aptuveni gada garumā mēs detalizēti izstrādājam tur visus konceptus ar labākajiem Eiropas klimata inženieriem, konstrukciju inženieriem, rēķinam vēja slodzes, visu pat uzbūvējām 1:1 īstajā izmērā sarežģītākos izliekumus paviljonam. Man liekas, ka viss ideāli. Izstrādāta ļoti detalizēta izstādes saturs, kas ir par inovācijām, kas tiek radītas Latvijā saistībā ar gaisa uzlabošanu. Īstenībā mēs bijām pārsteigti, mēs izpētījām ļoti daudz dažādas inovācijas un jaunu uzņēmumu, kas nodarbojas tieši ar iekštelpu klimata uzlabošanu. Un mērķis bija to izstādīt tur. Šis ir izstādes iekšskats, redziet, cik tāda spīdīga grīda. Viss ļoti skaisti un reflektējoši. Es pat biju iztēlojusies, kādas man būs ķēdes atklāšanā. Jūs varbūt tur tā spīdīgā zolīte. Iztēlojos, ka es par to grīdu tur staigāšu. Jā. Un tad notiek kaut kas mazliet neparedzēts. Presē, tajā brīdī, kad mums jāsāk būvēt, ekonomikas ministrijai jādod naudu būvniecībai, principā, sāk parādīties tāda kā teksts par to, ka paviljons īsti nav pilnīgs un ka viņu vajadzētu aizvērt. Ka viņš nav līdz galam izprojektēts, ka viņam vajadzētu stikla fasādes. Jā. Un tad parādās tāda ziņa, manuprāt, 2020. Gada rudenī, ka parādās šāda bilde, kur mēs redzam Latvijas pārstāvi un Emirātu pārstāvi parakstot vienošanos, ka Latvija izīrēs paviljonu un ir ietaupījusi ekspozīciju paviljonu un ietaupījis 3 miljonus Expo projektā, mums liekas. Ok. Jā, tātad, laikam, manuprāt, šis projekts ir kaut kas tāds, kur neviens īsti nebija gatavs tā inovācijai. Ne ierēģi, kas saņēma pretī šo projektu, droši vien ne mēs paši, ne Latvija. Tā laikam sanāk, un tad es arī sapratu, ka laikam varbūt nebija tik svarīgi izdomāt tās botas, bet kādas es vilkšu, bet to, kā varētu lielākai sabiedrības daļai pastāstīt, par ko tas paviljons ir un ka īstenībā ir ļoti labi, ka viņš ir atvērts, nevis, ka viņu vajag vērt ciet. Bet tā kā es nekad nepadodos un negribu, tā kā man liekas, ka vajadzētu būt kaut kam labam beigās. Patiesībā mums no šī projekta daudz, kas mēs sākām biroju veiksmīgi. Arī mūsu biroja nosaukums Ēter ir šī projekta nosaukums, jo tajā brīdī mums ātri vajadzēja uztaisīt uzņēmumu un mēs domājam, ko darīt, ņemam to. Pat nebūs dīvaini, ka būs Ēter paviljons un Ēter nosaukums. Būs, bet nekas. Okay. Un tad mēs vēl vienmēr sakam, ka patiesībā projekts ir pārdošanā. Varbūt kāds no jums grib viņu iegādāties un uzcelt. Mums vēl aizvien ir tāda cerība, bet par to jums jārunā ar ekonomikas ministriju. Jā, tas laikam arī viss.
Paldies! Nu, mēs varam ātri vienu jautājumu. Kurš grib jautājumu? Lūdzu, kur jūs visi ejat? Apakaļ nāciet, fiksi. Vai visi skaidri? Nevienam ar vienu jautājumu nav. Visiem viss pilnībā skaidrs. Jā, kur ir roka, kur ir viens, kur ir mūsu mikrofona puisis. Mikrofona meitenes gribēja teikt. Lūdzu. Sveicināti, paldies par stāstu. Ļoti patika. Man jums tāds jautājums. Jūs beigās nopirkāt tās kurpes? Nē, bet ja tā godīgi, kad es meklēju to bildi aizvakar, es īstenībā domāju, man vajadzētu viņas nopirkt, jo man viņas vēl aizvien patīk. Man viņas vēl aizvien patīk. Paldies, tā bija Dagnija Smilga!